profesijas esmu ārsta palīgs un strādāju uz neatliekamās palīdzības dienestu. Hobijs esmu uztaisījusi mairažotāju, Elvita kūko un brīvā laikā cep kūkas. Visās dzimšanas dienās, jubilejās es veikalā kūku neesmu pirkusi. Mamma vienmēr cepa rulletes kūkas, tāda sirdslieta, un tad tāds lielais atspēriens solis bija mājas kafejnīcas. Man draugam mamma pieteicās, un viņa teica, es zinu, to patīk cept kūkas, nāc pievienojies. Tad sacepu tā pamazām. Cilvēks slavēja, parādījās interesi jau ģimenes lokā draugi, draudzenes uz skolu. Mēs 18 gados vienmēr cepām kūkas, tad palīdzēja cept vai kā, bet pēc tam jau parādījās interesi tādā sešākā cilvēku lokā, un tad jau kaut kā palēnām un aizgāja. Tā, lai es atvērtu tagad savu konditoriju, pirmkārt es nevaru ar otru darbu dēļ, tomēr vēl nevar iet prom. Varbūt kādreiz dzīvē, bet kaut kad dzīvē es ceru, gribētos. Makarūni pēdējā gada laikā man liekas tāds top ir. Tad ir kafijas kūka, kas ir tāds, ko tagad ļoti pieprasa. Vasaras sezona ir kāznieki, tad ir mazās musu kūciņas. Bet tā, tirdziņos iet viss, ko tu cepi, iet. Man saldumi ne īpaši. Es esmu picu mīlis. Tāda nozīme, manuprāt, ir komunikācija ar cilvēkiem. Kā kādreiz saka, klientam vienmēr ir taisnība, ja? Tu centies tā individuāli zini, jo tu pagaidām, kad man tie pasūtījumi nav tik daudz, es cenšos katru apčibināt, mēģināt tā, lai viņam patīk, man patīk.